Skaties, kas var notiekt ilgstoši braukojot ar aizsarietu ekoloģiju. Kas šitai mašinai nevarēja pat iziet tehniskas apskates. Tehniskajā apskate dūmainība 8,5, 5,5, gandrīz 5, 4,9 un 4,7. Un kļūdas kodi visi par ekoloģiju saucami. Tātad gan EGR vārsts, gan DPFs un vēl tur pārējais kļūdas saistītas ar ekoloģiju. Un var redzēt, ka turbīna ļoti stipri sāka dzīt eļu ārā. Visa rēlēnā. Tātad rodas pretspiediens. Ja kvēp filtrs ir aizsarējies, jo šitam Mini Cooperiem ir Peugeot motors dzinējs, šeit lejā ir liels kvēp filtrs, aiziet uz leju šitie tā neliela turbīna, un pretspiediens rodas turbīnai uzreiz, un līdz ar to turbīna pārstāja arī strādāt. Tā kā ne tikai kvēp filtrs izbeigsies, ja laicīgi netiekot gala ar ekoloģiju, pat arī turbīnai ļoti lielas slodze pretspiediens, un viņa arī var izbeigties diezgan ātri. Protams, EGR vārs arī nekorekti strādā, viņš atveras un motors izmaina skaņu. Tagad mēģinājām mēs uz tehnisku apskate sakārtot, lai izietu tehnisku apskate un sakārtosim dūmainību. Esam pārtaisījuši programmatūru, tulītās pamērīsim viņam dūmainību, paskatīsimies, kāda rādītāji uz mūsu faila. Mums iekārtā parādīja pirms mērot, kad pārbaudīt un iztīrīt lenzes. Tā mēs izņēmām lenzes un viņas diezgan redzēt, piemēram, šādā, šitie tad diezgan netīra. Tulītās satīrīsim, saliksim iekšā, jo viņas liekas tur iekšā. Un arī interesanti, ka dažreiz gadās, ka tehniski apskate arī cilvēki nevar iziet skates, tādēļ, ka netīra šitas lenzes ir, vai varbūt viņam savādākie aparāti ir, bet pārbaudīt un notīrīt viņu vajadzētu. Lenzes ir iztīrītas, kā labāk redzēt. Liekam iekšā, testēsim. Tagad ir mūsu programma un testējam dūmainību, cik viņam parādīs. Pirmo reizi mēs viņam uzspēdējam, parādīja 133, otra reizi 132, un tulītās uzspēdīsim trešo reizi, un būs viss kārtībā tai mašinai. 7. Tagad mēram trešo reizi. 141, tehniskā apskate rāda drusku mazāk nekā pie mums. Pie mums drusku vairāk, bet tas ir ar drošību, ka droši tu iziesi un dabūsi tehniskā apskate tai mašinai pēc mūsu darbības. Tā kā, ja DPFs ir izbeidzies, check engines, ieteicams piebraukt, uztaisīt pilnvērtīgu diagnostiku, pārliecināties, ka, piemēram, netraucē kvēp filtrus, jo, ja kvēp filtrs kļūda ir un EGR kļūdas ir, tad rodas tieši no kvēp filtra pretspiediens turbīnai, un kā acim redzot, šitai mašinai jau sāk paralēli pārējie komponenti lūst nost un bojoties. Tā kā, ja vajag sakārtot mašinai ekoloģiju, pacelt jaudu vai dūmainību vai profesionālu diagnostiku, varat pieteikties pie mums, palīdzēsim. Jauku dienu!